Čau visiem manā jaunajā YouTube kanālā. Kamēr es vēl šodien izskatos normāli, es vakar taisīju heatless curls, un tāpēc es domāju, jā, šī būs īstā diena, kad man ir jāizdara šis. Un jāieliek pirmais video. Esmu satura veidotājs, nu jau es gribētu sevi saukt par satura veidotāju, par cik esmu uzsācis šo kanālu. Plus es nodarbojos ar mākslu, ar gleznošanu, zīmēšanu, savu tērpu dizainēšanu. Cerams, kādreiz arī citu tērpu. Pārsvarā, nodarbojos ar mākslu. Es studēju Vidzemes augstskolā 3. kursā mediju studijas žurnālists. Mediju studijas žurnālists. Es mācos, tad pilnlaika klātienē. Ikdienā braucu uz skolu, un neteiktu, ka šis būtu mans priecīgākais mirklis manā ikdienā, bet tomēr es to daru. Man ļoti patīk filmēt ar telefonu, nevis ar kameru. Man patīk arī bildēties ļoti, man patīk būt kameras priekšā, man patīk, ka citi mani filmē, bildē. Varbūt tas vairāk ir tādā privātā noskaņā vairāk patīk, bet noteikti gribētu pamēģināt arī kaut kādas sadarbības. Ja šis viss aizies, tas būs vienkārši fantastiski. Šeit ir nedaudz daži kadri. Es nesen biju tieši pēdējā filmēšanā, kas bija ar manu bijušo skolas biedreni. Mēs bijām Pilsparkā filmēt mākslas video priekš viņas studijām. Tālāk es gribētu pastāstīt arī par to, ka es esmu Čogan vēstnesis. Kā es līdz tam nonācu? Es esmu jauns cilvēks, vismaz tā man gribētos domāt, 21 gads, un es nonācu pie secinājuma, ka es vēlos vēl kaut kādus papildu ienākumus, un ka tas ir tas, ko man vajag. Pirmkārt, man ļoti patīk šī te produkcija. Tieši matu kopšanas produkti. Man viena no manām svarīgākajām lietām turpmāk, kad jūs mani iepazīsiet, jūs sapratīsiet, ka tie ir mati. Ļoti svarīgi. Šodien viņi ir pūkaini, jo es izgāju ārā, un tad, kad čurkāni mati sastop lietu, tad mēs zinām, kas notiek, vai ne? Katastrofa, tāpēc es parasti saviem sekotājiem iesaku iegādāties Gliemeža mucīnas šampūnu un Alvejas matu masku. Tas ir vienkārši viens no labākajiem produktiem, kāds man ir jebkad bijis. Tieši šie produkti bija tie, kas man piesaistīja. Ir gan tīrīšanas līdzekļi, gan smaržas. Pēc tam man patīk asociēt šīs lietas ar savu mākslas pasauli, bet kopumā tas ir tas, ko es nodarbojos. Kas Nimcē ir mākslas vēsture, modes vēsture. Protams, tas varbūt ne visiem interesēs, tāpēc, ka, kā mēs visi zinām, mūsdienu jaunatne ir tāda baigi moderna, Es tomēr esmu Z-paudze, tad jūs varēsiet doties uz manu WhatsApp kanālu, kur es vairāk pastāstīšu par to, kas notiek ikdienā, kā par manu mācībām. Protams, es to visu laiku arī sociālajos medijos, gan TikTokā, gan Instagramā, bet es domāju, ka tas varētu būt interesantāk, tas varētu būt tāds privātāks. Kāds sakars? Vēl par Čoganu. Mēs ar manu mammu darbojamies diezgan roku rokā, mēs braucam uz dažādiem pasākumiem. Mana ikdiena mēdz būt diezgan raiba, sastāvēt no dažādiem piedzīvojumiem, un nekad nevar zināt, kas notiksies. Es domāju, ka šis video nevar būt vēl īsāks, jo kurš grib klausīties 10 minūšu gara video? Visi grib. Man ir tāda sajūta, ka man vajadzētu pateikt arī kaut ko iedvesmojošu šajā visā. Tātad, negaidi, dari šodien. Es arī ļoti daudz lietas atlieku savā dzīvē, bet es tomēr cenšos radīt šo skaisto saturu. Ceru, ka šis mikrofons strādā un kad izklausās normāli. Es ceru, ka jums būs forši un kad mēs vienkārši būsim forši kopā šajā piedzīvojumā. Lūdzu, nospied like un subscribe, ja tu ieraugi šo video kaut kādā brīnumainā kārtā. Tev noteikti patiks tas, ko tu redzēsi turpmāk. Es domāju, ka šajā kanālā gan varēsiet redzēt gan sākot no matiem, gan daru ikdienā, kas man patīk ēst, ko man nepatīk ēst. Mēs varbūt kādreiz varētu ļoti gribu uztaisīt to challenge ar tām nevis challenge, bet video. Ar tām datelēm, kuras garšo tas dateles. Saturs, protams, ir arī pieejams arī manos sociālajos medijos, kas ir TikTok, kur ir mans nicknames, profila nosaukums ir Tomas. .k.r, gan TikTokā, gan Instagramā. Tur varbūt būs tāda īsāka formāta video, ja jums gribas klausīties, kā es te muldu un runāju. Jūs varat skatīties šeit, YouTube, un tiekamies visos manos kanālos. Un, ja jums ieinteresēja, droši atstājiet komentārā kādu labu atsauksmīti. Paldies! Subscribe and like me, please.